ar šo visu muskuļu būvēšanu nāk mežonīgi daudz mītu. Un šodien es esmu pierakstījis 10 no tiem, kas, manuprāt, liekas, absurdi. Ne visi pilnībā absurdi, bet es tev pastāstīšu. Tad pirmais mīts ir, principā, lielāks svars nozīmē lielāki muskuļi. Un tas ir tīri tālu no patiesības. Ja, es arī esmu pats teicis, ka, ja tu paliec labāks vingrinājumā, tad tev ir lielāki muskuļi, jā. Tā kā muskuļu masa aug, tu zini, ka tev aug muskuļu masa. Bet atslēgu vārds ir palikt labāks vingrinājumā. Tas nav viens vārds, bet, atkārtojumi, forma, seti, viss tas ļoti maina. Tā kā tu vari paaudzēt to svaru lielāku, bet tajā pašā laikā taisīt sliktu formu, un tad, protams, tev nekādi muskuļi tik milzīgi daudz nav paaugušies, vai vispār pat nav paaugušies. Tu vienkārši esi sabojājis formu un vēl sliktāk teikt augu muskuļi, tāpēc, ka tev nav šis stimuls pietiekams. Otrā lieta, kas ir tīri saistīta ar to pirmo, ir tas, ka vairāk vingrinājumu nozīmē ātrāks progress. Es esmu redzējis cilvēkiem programmās, kur tur viņam ir kaut kādi 9 seti ar 9 seti priekš krūtīm, un es tāds, ok. Kāpēc tu tik daudz taisi, jā? Un viņam tā treniņu programma tai dienai ir vienkārši tāds penters, viņš tur visu dienu sēž 3 stundas vienkārši činī celās svarus, un tas nav pareizi vispārēji. Principā, lai optimāli celētu svarus, lai tiešām optimāli trenētos, tev vajag 60 līdz 75 minūtēm šo svaru treniņu. Vairāk nevajag, tāpēc, ka tad jau tev kortizola līmenis ir pārāk augsts ilgāku laiku, kas nozīmē, ka tad tu esi arī lielāka iespēja tev saslimt ar kaut ko, un ja tu saslimst, tad tev mazāk progresa jau tāpatām ir, un tev jācīnās ar to vīrusu, Kroši drausmīgi ir. Iesaku vienkārši kārtīgi spiest mazāk, un tas arī būs tas, kas tev palīdzēs. Trešā lieta, jeb trešais mīts, ja tev nesāp pēc treniņa, treniņš nebija efektīvs. Tas dažreiz tā gribās. Gribās tā dažreiz teikt, un patīk tās dažreiz tā sāpe pēc legdeja nākošā, aiznākošā dienā vēl trakāk. Un liekas, jā, tu man rīdīgi efektīvi, jā. Bet tavu muskuļi pielāgojas lietām, tā sāpe nav pilnībā korelēta, ja tas tā kā pilnībā nav šī saikne ar šo muskuļu audzēšanu. Jā, stimuls, ja tev lielāks stimuls, jo tad tev ir šie muskuļi aug vairāk, viņiem ir šis stimuls, kāpēc augt, un pārlieku liels stimuls arī it kā būs problēmas, bet šī sāpe īsti tieši zinātniski neko nemaina. Principā labāk, ka tu varētu zināt, ka tavs ķermenis tiešām, tā kā muskuļi tiešām aug, ir tā, ka tu dari šo vingrinājumu pēc vienas reizes, ka tu dari tikpat lielu slodzi, protams, tas nav iespējams, bet ar tikpat lielu slodzi tu dari, un tad tev sāp šie muskuļi. Un nākušā reizē, kad tu ar tieši tādu pašu slodzi, ar tādu pašu nenormālu spiedienu, dari vēl vienreiz to pašu vingrinājumu, un tad tev vairs nesāp tik ļoti, tad tu zini, ka tu esi progresējis. Ejam tālāk pie ceturtā mīta, kas ir ar viegliem svariem muskuļi neaug. Un tas ir tīri tālu no patiesības, tāpēc, ka tavs hipertrofijas, tas range ir no 6 līdz 30, kas nozīmē, ja no 6 līdz 30 šiem atkārtojumiem tu pilnībā esi mehāniski padevies, ja, vairs tu nevari nekādīgi, ja, tad viss hipertrofiju tu dabūni. Un es pat teiktu, ka, ja tu paņem šos vieglākus svarus un tu vari darīt līdz tiem 30 tūtam, tas ir pat stiprāks šis stimuls, kas nozīmē vairāk muskuļu aug. Tā kā tas vēl joprojām ir tāds bro science, jā, vairāk tur stimuls, bum, mauc, bet es personīgi esmu par to. Īpaši es tādu taktiku izmantot tad, ja tev kaut kāds muskulis, negrib viņš augt, ja, viņam vienkārši nav, tad es izmantotu tiešām, ja man biceps, piemēram, neaug tik ļoti kā pārējās muskuļu daļas, tad es tāds, ok, tad es paņemšu šo te vieglāk hanteli un tagad taisīšu līdz 25, piemēram. Un tā uztaisīt kaut kādas 2 treniņus nedēļā, un bum, gatavs. Tā kā crazy. Tad viņam nav kur sprukt, un viņš augst. Noteikti. Tā kā noteikti augst, viņam ir stimuls, viņam jāaug.
Ja tu vienreiz, lai es tev palīdzu tamā fitnesa ceļā dabūt reāli redzams rezultātus, tad pačiko pirmo linku apstādi no tevis tikai prasot pirmsbildi un pēcbildi. Es tev viens pret viens kočošu. Vienkārši mums vajag saprast, vai mēs esam labs mēčs, tā kā pieskaties tur. Un otrais trešais links apstādi ir Latvijas izdevumas cilts, kur ir Discord serveris, WhatsApp grupa, Discord serveri katru svētdienu 8 no rīta veidoju šo grupas videos. Un tur arī treniņu programma, tā kā pačiko to. Un tas ar visu par šī video. Tiekamies rīt. Rītdien nebūs video, tā kā nospēt to sakņu pociņus. Vēl neesat izdarījis, nospētījuši gaisā. Aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.